Kļūsiet par supervaroņiem. Tiem bērniem, kuriem ticība superspējām ir ļoti nepieciešama katru dienu. Tāpēc, ja jums ir 18 vai vairāk gadu, tad mēs jūs aicinām regulāri ziedot asinis, jo lielākā daļa no ziedotajām asinīm nonāk hemato-onkoloģijas nodaļā bērnu slimnīcā. Aicinām jūs ziedot drosmes kastēm, kas ir tāds mazs iepriecinājums tiem bērniem un pusauģiem, kuriem bērnu slimnīcā veic dažādas injekcijas, analīzes un citas medicīniskas manipulācijas, no kurām loģiski ir bailes. Šis drosmes kastes palīdz šiem bērniem un pusauģiem saņemties, tā iedrošināties un pārvarēt šīs bailes. Jūs to varat paveikt, izrīkojiet savā skolā vai darba vietā ziedošanas akcijas un pēc tam saziedot to nogādāt uz bērnu slimnīcu. It īpaši jūs iesakām ziedot priekš drosmes kastēm lietas tieši pusauģiem, jo neatkarīgi no vecuma dūriens ir sāpīgs un mierinājums tiešām ir vajadzīgs un nepieciešams. Un pusauģis šeit neatšķiras no tā, ka kāds ir slimnīcā vai nē, jo mums visiem, protams, ka patīk stilīgas un foršas lietas. Un visbeidzot, mēs jūs aicinām ziedot bērnu slimnīcai un vecāku mājas fondiem, jo vecāku mājā uzturās tie mammas un tēti, kur bērni jau ilgstoši ārstējās šajā slimnīcā. Un mēs taču visi ļoti labi zinām, ka vecāki priekš savu bērnu veselības ir gatavi atdot visu. Februārī sākusies kampaņa ar devīzi Vecāki vecākiem, kur sabiedrībā zināmas personas lūdz saviem draugiem, paziņām, kolēģiem, sociālajos tīklos vai jebkuram cilvēkam Latvijā ziedot priekš vecāku mājas. Un jebkuram, kurš vēlas palīdzēt šī vecāku mājai, ir tāda iespēja ziedot ziedojumu kastītēs visos Rimi veikalos Latvijā. Palīdzēsim visi kopā!